Jā, pavisam vienkārši tā varētu teikt, ka latvieši grib pārdot un lietuvieši grib pirkt, bet īstenībā tas nav nemaz gluži tā. Runa parasti, kad iet par valsts kapitāla sabiedrību, un tas pēdējā laikā un pēdējā kontekstā ir tas, ka tiek pārdota mazākuma daļa. Piemēram, ja kāds Latvijas valsts kapitāla sabiedrības uzņēmuma akcijas tiktu pārdot tur mazākuma daļa, pieņemsim 20–25%, tāpatās tie vairākuma akcionāri, ja šī kontrola pakete paliek valsts īpašumā, un valsts faktiski ir lēmēja, un tādā veidā ir iespēja piesaistīt līdzekļus attīstībai. Tas, par ko šobrīd lietuvieši runā par mazākumu akcionāru izpirkšanu, un kam patiesībā nekādas patiesas jēgas nav, tīri vien kaut kāda droši vien populistiski apgalvojumi, priekš kam citam, lai tiek kaut kas, kas ir mums. Bet faktiski tas nozīmēs to, ka, lai šo izpirktu, tam vajadzēs pēc dažādām aplēsēm vismaz pusmiljārdu eiro. Un tas negatīvais iegūms varētu būt tāds, ka šobrīd esot biržā, Ignitis ir uzlikts tik augsti standarti ar atskaitīšanos publikai, ar visiem publiskajiem paziņojumiem, ka tas var kaut kādā mērā kaut kur sasiet rokas ieinteresētajām pusēm, kas gribētu darbību redzēt kaut kā citādāk, lai varētu vairāk kaut kā saimniekot un darboties. Un attiecīgi lietuvieši nevis kaut ko manā skatījumā, nevis kaut ko grib darīt, teiksim, kopējā labuma labā, bet tie vienkārši kaut kādi populistiski gājieni ir. Bet, protams, politiķi darbojās kā grib pēc savas izpratnes un saprašanas.